Vai tu reklamē produktus ar lielāko apgrozījumu, vai tomēr produktus ar lielāko peļņas potenciālu? Populārāko produktu reklamēt ir viegli, jo tas jau pārdodas. Bet tas nenozīmē, ka tieši šo produktu ir izdevīgāk virzīt ar reklāmas budžetu. Jāskatās ne tikai uz to, ko cilvēki pērk visbiežāk, bet arī uz to, kur ir lielāka peļņa, kur ir lielāka atkārtota pirkuma potenciāls un kurš produkts var klientu ievest plašākā pirkuma ceļā. Google Merchant Listing dokumentācija uzsver, ka produktu dati kā cenas, akcijas, pieejamība un piegāde palīdz produktiem labāk parādīties Google pirkšanas pieredzēs. Bet ja reklāmas sistēmai dod nepareizas prioritātes, tā var optimizēties uz lielāku apgrozījumu, nevis lielāku peļņu. Kļūda ir tā, ka kampaņas tiek veidotas tā, ka virza to, kas ātrāk pārdodas, bet pareizi būtu izvēlēties produktus pēc maržas, atkārtota pirkuma potenciāla, komplektēšanas iespējām un klienta ilgtermiņa vērtības. Tāpēc pareizais hero produkts nevienmēr ir pirktākais produkts. Tas ir produkts, kas palīdz piesaistīt ienesīgāku klientu un atver ceļu uz vērtīgākiem pirkumiem nākotnē. Ja arī tu vēlies sakārtot vai optimizēt savu esošo Google Ads kontu, lai tas nes pareizos klientus un pārdod pareizos produktus, tad nāc pie mums uz e-commerce mājaslapu e-komercija.lv un pieskaries bezmaksas konsultācijai.